Labvakar, visi klātesošie. Biržas gada brokeris. Šī balva ir vistradicionālākā no 3, kas šovakar tiek pasniegts. Pirmo reizi šī balva tika pasniegta Uldim Bulovam jau 1997. gadā. Tātad šī būs 13. reize. Labākajam brokerim no labākajiem. Un ar šo balvu mēs vēlamies celt arī brokeru prestižu sabiedrības un industrijas acīs. Lai pasniegtu šo balvu, tiek izvērtēti visi kandidāti 4 kritēriju grupās. Birža dod savu atzinumu, brokeri vērtē kolēģi, tātad citi brokeri. Vērtējumu dod arī aktīvākie finanšu sektora žurnālisti. Un, protams, pats nozīmīgākais kritērijs ir darījumu aktivitāte un it īpaši darījumu skaits. Un tagad uz skatuves es vēlos aicināt iepriekšējā gada laureātu Juri Jankovski pasniegt balvu šī gada uzvarētājiem. Izdosies šo balvu iegūt atkārtoti. Līdz šim mums ir bijis viens uzvarētājs 2 gadus, bet starp šīm uzvarētajiem gadiem bija 2 gadu atšķirība. Tātad pēc kārtas vēl neviens nav iegūst 2 reizes šo balvu. Un, ja Jurim nāks šķirties no šīs balvas un viņš otrais to neiegūs, kā kompensāciju es vēlos sniegt fotogrāfiju no pagājušā gada ceremonijas. Tagad es lūkšu Juri nosaukt šī gada balvas ieguvēju. Balvas ieguvēja ir Natāļa Oha, Seibanka. Ļoti negaidīti. Paldies par tādu novērtējumu. Es centīšos atbilst. Ko? Paldies. Tiešām. Paldies. Paldies.